Dievs kontrolē visu. Dievam nekas nav neiespējams, un Dievs vienmēr īsteno savu plānu. Caur Dievu cilvēkiem, caur praviešiem, caur tiem, caur kuriem viņš pievērš cilvēku sirdis sev un atgriež cilvēkus uz pareizā ceļa. Un vecajā derībā ir milzum daudz piemēru. Un ir skaidrs, ka visi šie cilvēki, Dieva izvaredzētie, viņi pieveda cilvēkus pie Dieva, un caur viņiem Dievs radīja brīnumus, un viņi atdeva savas sirds Dievam, un viņi nožēloja grēkus. Un viņi dzīvoja lielos grūtību laikos, tie bija kara laiki, tie bija bēdu laiki, bet tas nebija šķērslis. Dievs joprojām tik un tā radīja un rāda savus brīnumus, un viss viņš bija, un vienkārši Dievs parādīja, kā gūst pārsteidzošas uzvaras. Un bija tādi laiki, kad laikā bija pret Dievu tautu sūtīja Sātans ārmijas, kas daudzkārtīgi bija pārsniedza aizstāvību. Bet Dievs parādīja, ka ar maziem spēkiem var sagraut milzīgas armijas. Tās bija miljonu armijas, vienā dienā pat pusmiljonā, kā var teikt. Dievs tādā veidā parāda, kas viņš tāds ir un kam pieder vara uz pasauli.